ASV prezidents Džordžs Bušs ieradies neizziņotā vizītē Afganistānā, kur viņš tikās ar savu afgāņu kolēģi Hamidu Karzai. Bušs veic tādu kā atmiņu braucienu pa tuvajiem austrumiem, pirms nodot savas pilnvaras jaunievēlētajam ASV prezidentam. Tomēr šī vizīte ies vēsturē ar vakardienas notikumiem Irākā. Tur preses konferences laikā kāds žurnālists nolamāja Bušu par suni un meta viņam ar kurpēm. ASV prezidents gan veiksmīgi izvairījās no negaidītā uzbrukuma. Tas, ka puisis meta man ar kurpi. Pie līdzīgiem uzmanības pievēršanas paņēmieniem viņš jau esot pieradis arī mājās. Tas ir veids, kā pievērst uzmanību. Tāpat kā ejot uz politiskām aģitācijām, ir cilvēki, kas uz tevi kliedz. Tas ir tāpat kā braukt pa ielu, kur cilvēki žestiem neizmanto visus 5 pirkstus. Tas ir veids, kā cilvēki pievērš uzmanību. Es nezinu, kas ir šī puiša jautājums, bet tagad jūs man jautājat par viņu. Domāju, viņš savu mērķi ir sasniedzis. Telekanāls Al-Bagdādija pieprasījis sava žurnālista atbrīvošanu no apcietinājuma, jo valsts ir demokrātiska un tajā katram ir tiesības uz izpausmes brīvību. Aija Stikāne, TV3 ziņas. Brauciens pēc pārtikas krājumiem un Ziemassvētku dāvanām